es esmu paņēmusi līdzi summu, it kā es būtu bijusi ceļojumā. Vai mēs varam iziet cauri muitas kontrolē? Jā, protams, droši. Mēģinam. Labdien, muitas kontrole. Sveiki. Lūdzu, noliekam somu uz lentas. Pārbaudīsim ar rentgenu un nākam līdzi. No kurienes atlidojām? No Turcijas. No Turcijas. Ko darījām Turcijā? Peldējāmies. Peldējāmies. Cik ilgi bijām Turcijā? 2 nedēļas. Super, tad būs labi atpūtušies. Jā. Paņemam somu, veiksim muitas kontroli. Somu nolieciet lūdzu uz galda. Vai mēs kaut ko Turcijā iegādājāmies? Nē. 2 nedēļu laikā neko? Nē. Labi. Esam snorkelējuši. Varbūt koraļus redzējām? Mēs redzējām, bet mēs nepaņēmām. Malači, jo koraļi ir aizsargāti un ir iekļauti Vašingtonas konvencijā, un tur savācot koraļus var nākties ne tikai no viņiem šķirties, bet arī dabūt kādu sodu. Tātad gliemežvāku gan mēs esam paņēmuši, ja? Jā. Šņāts tad jau īsts. Ar gliemežvākiem arī ir jābūt uzmanīgiem, jo ir vairāki gliemežvāki, kuri ir iekļauti Vašingtonas konvencijā, un tieši tas pats attieksies kas ar koraļiem. Laikam jūties ļoti apdraudēts. Jā. Ir ļoti interesanti, ka tev viņš ir somā, bet pieļauju, kad ja nu gadījumā tu īstenībā lidos, tad es tev neieteiktu viņu likt savā rokas bagāžā, jo lidostā ar tādu tev neielaidīs. Jā. Būs jāšķirās jau pie drošības kontrolas. Tad mēs rūpīgi pārbaudām katru lietu, kas ir ielikts tavā somā. Jā. Ja nu gadījumā kaut kas ir ielikts starp drēbēm, lai mēs to atrastu. Šī ir rotaļlieta, labi, ka ne dzīva, jo tad mums arī nāktos pārbaudīt, vai tas dzīvais dzīvnieciņš vai arī izbāzinis varētu būt, vai nav iekļauts Vašingtonas konvencijā, un vai uz viņu neatiecas kādi ierobežojumi un aizliegumi. Kaņepju sēklas. Šeit es redzu, ka tās ir Latvijā iegādātas, nav atvērtas un tās ir pārtikā lietojams, līdz ar ko aizliegtās vielas sastāvā viņām nebūs. Kaņepju sēklas drīkst Latvijā ievest. Ir jāatcerās, ka audzēt Latvijā nedrīkst kaņepes, tātad, kuras sastāvā ir aizliegtās vielas, nedrīkst tās glabāt un pārvadāt. Tā kā tur gan varētu nākties saskarties ar nepatikšanām, ja būtu līdzi kāds kaņepju kāsis vai kaut kas tam līdzīgs, vai mafinā ieceptas kaņepes, kuras var nopirkt Nīderlandē. Vai jums bieži nāk saskarties ar kaut kādiem mafiniem, ar narkotikām iekšā? Bieži nē, bet tad parādās šādi gadījumi, un ja mēs veicam visus kontrols pasākumus un pieņemsim narkotisko vielu ekspresa tests uzrāda, kad šajā konditorijas izstrādājumā ir aizliegtas vielas, tad ir jāuzsāk krimināla process un notiek visas procesuālās darbības. Ja jūs, piemēram, izejat cauri tai visai muitas kontrolai, un jūs saprotat, ka cilvēkam nav līdzi narkotikas, bet cilvēks pats izstāstāts nedaudz salietojies, un jums ir kādas aizdomas par to, ko tad jūs darat? Jā, tad šādā stāvoklī Latvijā personas nedrīkst atrasties, un mēs izsaucam valsts policiju.
Lidostā ir lidostas iecirknis, kurā ir valsts policijas darbinieki, un ļoti ātri viņi ierodās, un tātad tālāk jau mēs nododam personu viņu rīcībā, un viņi veic visas nepieciešamās darbības. Tā, šķērs. Ar šķērēm arī ir jābūt ļoti uzmanīgam. Aviācijas drošības dienests visticamākais neielaidīs tās ar tām lidostā. Tur ir jāstāsta asmeņu garumi, bet es neieteiktu viņas vest rokas bagāžā. Nu, muitas viedokļa nav problēma, bet aviācijā tas varētu nākties šķirties no šķērēm. Konfekts. Zāles. Tas ir ļoti interesanti. Mēs skatāmies, kas tās ir par zālēm. Tātad tas ir citramons, amoksils, kapsulas. Tātad, ja mēs nezinām, kam ir paredzēta šīs zāles, mēs skatāmies internetā. Vai zāļu sastāvā nav kādas aizliegtas vielas, pieņemsim narkotiskās vielas. Par recepšu medikamentiem ir nepieciešams uzrādīt receptes. Tātad tā būs nošpa, kurai ierobežojumi nav. Un te ir 4 tabletes, kurām nav zināms sastāvs un nav zināms izcelsme un vispār kas tas tāds ir. Līdz ar ko ir jāveic narkotisko vielu ekspresa tests. Kāpēc muitnieki vispār velk cimdus? Nebūtu vieglāk to visu darīt ar vienkārši plikām rokām? Pirmkārt, lai paši sevi aizsargātu. Tu nekad nezini, kas ir somā. Protams, tev ir priekšstats par to, tad, kad tu izlaiž caur rentgenu, vai tur nav kādi asi priekšmeti, kur būtu tev īpaši jāuzmanās. Bet tikpat labi tavs baloniņas sastāvs vai jebkāds cits, kaut kas ir izlīs, lai tīri fiziski nenosmērētos ar to visu. Otrkārt, ja nu es atrodu somā aizliegtas vielas, lai tie visi būs lietiskie pierādījumi, lai tur nebūtu viss pilns ar maniem pirkstu nospiedumiem. Tā kā, lai es kaut nedaudz saglabātu tur to kontrolējamo vidi, tātad es lietoju cimdus. Tad šeit man ir narkotisko vielu ekspresa tests. Mums ir 2 baloniņi un testa strēmelis. Šeit ir redzams uz kādām narkotiskajām vielām tātad viņš reaģē. Zilais ar C burtiņu flakoniņš būs uz kokaīnu. Tātad, ja aizliegtā vielā būs kokaīns, tātad uzpūšot virsmu baloniņu, tas testa strēmeli iekrāsosies zilā krāsā. Pēc tam tad mums ir otrs baloniņš, kur ir jau uz marihuānu, amfetamīnu, metamfetamīnu, heroīnu. Tātad tev ir redzams, kādās krāsās tātad iekrāsosies šie testa strēmelis. Nu ko? Paskatīsimies. Varam veikt uz kokaīnu. Nu, mana pieredze liecina, ka diez vai tas būs kokaīns, bet eksperimentu pēc mēs to varam izdarīt. Tad paņemsim tableti. Pārgriezīsim to uz pusēm. Atveram testa strēmeli. Uzvaram virsū tabletes saturu. Ņemam vēl no vidus, jo apkārt varētu būt kādi saldinātāji vai krāsvielas. Tad tur pielīp klāt tabletes sastāvs, un tad mēs uzpūšam. Nav kokaīns? Kokaīna šeit nav. Tātad mēs redzam, zils neiekrāsojās, tur ir viss kārtībā. Varam veikt otru testu. Tad mēs ņemam speciālo testa strēmeli. Tad paņemsim tabletes sastāvu.
veicam testu. Nebūs arī pārkāpums ar narkotiskajām vielām, tā kā tabletēm viss ir kārtībā. Tas būs, to mēs izmetīsim, jo mēs viņu veicām testu. Bet ceļojot, es ieteiktu tomēr pievērst uzmanību arī izceļot, uz kuru valsti tu ceļo un vai tajā valstī šos medikamentus mēs drīkstam ievest. Jā. Tikai ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Un recepšu medikamentiem vajadzētu saglabāt tomēr receptes. Ja nu kas, tad mēs varam uzrādīt, ka ārsts man tās ir izrakstījis. Bet jums šīs lapiņas ir tikai, cik tur sanāk, 10 narkotiskās vielas, kas varbūt dažādās tabletēs un vēl tur visādos šķidrumos un citos brīnumos. Bet ja nu, piemēram, tā tableta, to, ko es ievadu, ir kaut kāda mistiska jaunā narkotika, ko jūs tālāk darīt? Jo, nu, piemēram, tur nekas neuzrādītos. Jā, mums ir vēl citi tehniskie līdzekļi, kā pieņemsim Raman spektrometrs, ja mums ir aizdoms, ka tur tomēr varētu būt aizliegtas vielas, jaunās narkotiskās vielas vai prekursori, tad mēs izmantojam citus tehniskos līdzekļus, un tā ir mūsu tā kā mazā laboratorija, un tātad šis spektrometrs mums uzrādītu, kas tur ir tas tabletes sastāvā. Krokodils. Kāpēc viņš atrodas tā? Jā, tas kādreiz ir bijis dzīves krokodils. Ar krokodilu ādu īsta? Ne, tas ir izbāzenis. Tas ir, Nopietni? jā, var paturēt droši rokās. Tu būsi turējusi krokodilu. Kāpēc viņš ir maziņš? Viņš ir mazais krokodilīts. Ar šādu krokodilu tātad mums pasažieru termināli ieradās viens pasažieris. Un šis krokodila suga ir iekļauta Vašingtonas konvencijā, tātad ir nepieciešams citas certifikāti. Un šādus certifikātus nevarēja uzrādīt šis pasažieris, līdz ar ko krokodils tika konfiscēts. Mēs esam jums sarūpējuši nelielu čemodānu ar to, ko tad muita ir aizturējusi un konfiscējusi saistībā tieši ar citas īpatņiem. Un viss, ko jūs šeit redzat, kādreiz ir bijis dzīvs un dzīvojis savu dzīvi. Šis ir kādreiz bijis bruņurupucis, kurš ir iekļauts tātad šajā konvencijā. Droši var paturēt, tās ir bruņurupuča bruņas. Tātad kāds ir vēlējies sev skaistu dekorāciju vai suvenīru, un dēļ tā ir miris bruņurupucis, kuru dzīves sugas brāļiem ir apdraudēta. Tātad, kā es teicu, ir jāuzmanās arī ar gliemežvākiem. Jā. Šis arī ir konfiscēts, var paklausīties, vai tur šņāts okeāns. Šņāts, ļoti skaists. Jā. Nu, rekur kādreiz ir bijusi kobra. Bet kāds ir izdomājis, ka kobra varētu būt mums skaista josta. Un dēļ tā kobra ir mirusi, nelegāli mirusi. Tātad certifikātus nav iespējams uzrādīt. Oho. Jā, protams, ir jāsaprot, ka veikalos ir nopērkami gan čūskādas somiņas, gan citi aksesuāri, bet tās ir speciāli audzētas čūskas speciālajās audzētavās, kur viss ir licenzēts un līdz tiek doti certifikāti. Tad šeit būs vēl viena somiņa čūskādas. Čūskādas? Jā. Te būs tādi kādreiz bijuši onscili, manuprāt, kaķveidīgie. Un kāds ir vēlējies skaistu ādas gabaliņus jau mājās, mīksts, pūkains, jauks, bet, diemžēl, tātad šie dzīvnieki ir nomedīti nelegāli. Jā. Un tev vēl viņiem izstāst, ka ir deguns.
Un te ir acis bijušas, jā, deguns un viss, nu tā kā īstam dzīvnieciņam arī kur kājas un viss tā. Nu, un no Taizemēs bieži vien mēs čemodānos konstatējam šādus dzērienus, kuros iekšā ir ievietota kobra. Skorpions reizēm ir, reizēm nav. Reizēm kobras vietā veicot ekspertīzi tiek konstatēts, ka tur nav nekāda kobra, bet zalkts, kuram vienkārši ir kakla daļa rāmura izsista plakana. Bet dotajā brīdī tieši konkrēti šajā pudelē tā ir bijusi īsta kobra, līdz ar ko mēs viņu esam konfiscējuši. Kas šitie tad pa brīnumiem? Kāda zālīte, tur kaut kas, nezinu, kādi brīnumi no Taizemes. Un ir cilvēki, kas laikam dzer tādus šķidrumus, ir cilvēki, kas vienkārši kā suvenīru mēģina ievest. Bet ir jāatcerās, kad ar to var sanākt diezgan liels nepatikšanas. Vai jūs kādreiz esat padomājuši, kas cilvēkiem dod tādu pašpārliecinātības sajūtu, ka, piemēram, paņemot, es nezinu, krokodīlu vai tur bruņurupuča viņu bruņas tieši tā, kas viņiem dod tādu pašpārliecinātību, kā paņemot šīs lietas, muitas kontrole neaizturās? Pirmkārt, es domāju, ka ļoti, ļoti daudz pasažieri nezin, ka šī prece ir ierobežota. Kā var nezināt? Ir ļoti jauki jau, ka tu to visu zini. Bet mūsdienās cilvēki tiešām ļoti daudz nezin to. Mēs ļoti strādājam kā muitas dienas, lai informētu viņus par to, ka šādas lietas nevajadzētu ne iegādāties, ne vest, jo mums ir jārūpējās par dzīvnieku un augu populāciju. Tie paši korāļi, ļoti daudz cilvēku vienkārši ejot gar okeāna krastu salasa korāļus, bet viņi nepadomā par to, ka ir aizliegts viņus pārvietot pāri robežai.